Skitkām paņēmi. Tāpēc arī gaļam labi. Nē, šitā ir dārgā, veci. Šitā trīnīti maksāja. Tu divas paņēmi? Jā. Es domāju, tu pateici, ka tu esi paēdis, lai apēs pēdējo. Šiem mītis saslēgsim, skatīsimies, kā būs. Karoči, redz, viņš saka, ir divi. Nezinu, viņš teica, tur jāskatās kādi inputi. Mums viņi ir vienādi. Viņš teica, vienam ir jābūt ar 3, otram ir jābūt ar 4. Nu ko? Pagaut paklausies tagad, davai, kā viņi strādā vispār. Man arī interesanti. Jūtību. Negribas to bildīt uztaisīšu. Sanāks te? Normāli? Pastamies skaļumu vispār kā. Zini, ko Alans ar teica noregulēt jūtamību, lai nav pa skaļu veķi, ķipa? Jā. Ejam te gaismēties un smutūs. Nu, ko teiks, labi. Noregulējām mīķis, visu sataisījām, cerams, mums skaņa būs laba. Atbraucām ar ātrāko metro Latvijā tagad līdz Bulduriem sanās tā, ka mēs vispār zapīzēļus un gandrīz pieturu pazaudējām. Kur mēs iesim, es nezinu, kopumā mums doma ir pastaigāt pa mežu, paņemsim abolu sulu, pārunāsim pa dzīvi. Mums piedzīvojumos. Mums tā ir klasika, izrauties kaut kur ārpus pilsētu pa kodiem mežiem paklājot. Es esmu saģērbies tieši priekš meža. Tāpat kā Rīgdienā. Tāpat kā pa ielu, tāpat uz mežu. Iesim marketā iekšā, es domāju. Man piestāv? Es domāju, es nezinu, es esmu tik laimīgs, kā mums miķīši ir. Ja domāju, tu vari vairs nebļaut. Jā, man jāpierod nebļaut, es reku, es tik tālu, un jūs mani tik labi dzirdat, tā labi īsumā. Mums jau bija problēma paskaidro, ka mēs jau varbūt viņiem būs paskaļātu jūtamību, jā, bišķi noņēmi? Nē. Ne? Es viņu noliku prosta zemā. Jo. Mēs jau pieraduši kliegt. Tu jau vari tagad kliedz pa visu ielu. Es jau domāju, ka viņiem tur ausis izgriezīs vecīt. Nē, būs normāli. Nu, karoči iegājām veikalā, nopirkām visgaršīgāko abolsulu un koliņu ar ko uzdzert. Tad dosimies, nezinu. Maršruts stāv, bet abi īstenībā, lai es saprastu, mums tas lifestyles ir tāds, ka mēs abi pat nesaprotam, uz kurien mēs tagad iesim. Jā, mēs vienkārši iesim ar jums, karoči jūs ņemsim tripā līdzi. Ņēmam jūs līdzi. Un tā mums notiek 2 losīši ar zilām lampiņām pa mežiņu staigās kaut kur. Mums jau arī dzīvē savs vaimiņš. 3, 5, 8, 9, Sjomka pašlā. Pah, moments vaļā. Es jau ceru, ka šitais mūs noturēs vispār. Noturēs. Bļa, nihuja tu iesēdies, provalился. Cik tev svars tagad? Kaut kā 8,1 ar kaut ko. Salāga. Redzēji komentāros ir YouTube, kā rakstīja, ka tu uz 8,1 izties pies kābans. Jā. Tas, ja es domāju, ka tas ir vizuāli. Ķipā, jo tas sausāks es, jo lielāks es. Nu jā, jo es nekad nesaprotu. Pa lielam skaties. Es svēru 4 kilo 5 ķipā vairāk, bet pa lielam mums ir apjoms ienāc, vienīgi to reliefs ir lielāks. Jā. Tas, kā es ar Lerkurnā, es arī stāstīju. Ķipā, kā mums žimu pasaulē saka daudzi, reliefs tas ir ļoti labs vizuālais apmāns. Tu vari būt ļoti maziņš, bet ar labu reliefu un tu iztīsies ar ko sportisks. Jā. Tu kaut skaļučkas. Karoči, draugi nogājām, es domāju, kaut 2 kilometri, ne? Jā, gar jūriņu nogājām, bet baigi augsts, grūti arī filmēt. Bļā, pizies, man vēl viss potīts. Tagad domāju, iesim, kur mežā pastaigāsim. Jā. Mums tagad ir pitstopiņš, domāju, vajag iedzert. Tas pats runājot par to formu. Man jau pat viedoklis lielāks nekā tavējais ir. Jā, lai jūs saprastu īstenībā, Markusam ir tās prikols, ka viņš ir sausāks. Nu labi, tev ģenētiski, es teikšu, reiz tev ir pleci lielāki. Man pleci un mugura vizuāli noņem vidukli no kaut kā man ir pat viduklis lielāks nekā viņam. Atcerēsimies, ka mērījāmies kaut 2 mēneši atpakaļ. Mums pat bija, lai tu saprastu, no pleca līdz plecam pa muguru. Mums bija starpi kaut 2 saņi. Tas bija pīzēs, bet za to. Zini, kāpēc, jo tev tas šars iet no apakšas lielums. Mēs mērījām no pleca vidus līdz pleca vidum. Tev bija pa kaut 3 saņi lielāka ķipā mugura. Kājas mums bija atceries identiski vienāds. Kājas arī vienāds. Rokas vienāds, man bija lielāks. Man bicīts lielāks bija pa 1,5 centi. Man bija 3,9, tev 40. Arī es rokas apkārtnvērs, man bija lielāks. Bet pārējais mums viss vienāds bija. Plus viens, jā. Grudaka vieta arī. Krīļas mērjām. Man te laikam bija jo tik maksimāli dīvaini mēs ar visiem esam runājuši, nevaru saprast. Mums ir vienādi izmēri. Tu esi vienīgi sausāks, bet pa lielam plus mīnus mums reāli ir Bļēd, nu tāda maza starpība izmēros kaut kādās detaļās, ka mums nevajadzētu būt tādai starpībai formā. Bet dēļ tā, ka tu esi sausāks, nu labi, tev ir ģenētiski kauli šitie, bļēd. Huj, paņemašu. Es citizenam arī saku, kāds ir iespējams. Uz, bļēd, kājas viss ir vienāds, bet mēs stāvam blakus, piemēram,
Nu labi, es esmu vairāk kā bočka tāds. Bočka. Nu, pizdiec. Par jūsu veselību, draugi, par šodienas pastaigu. Ābols sula, vīnogas sula šodien, baltās vīnogas. Jā, caurspīdīgās, izfiltrētās, destilētās. Huņi pilnīgi. Nelietojiet, draugi, ābols sulas nekad. Mēs atbalstam tikai sportu. Tā, mēs jau tā pa saviem miķīšiem panojam. Nu, davai. Jau dzirdi? Jā, Es ātri mājās ieskriešu. Pagaidīšu, es vakar tieši uzliku bruģi, man patīk viļņainas formas. Es uzstāju bruģi, man pataisnās sanāk no jūras. A, ko to vārti mājās atvērti palika? Tā kā es iemēju ciemiņus gaidu. Man jau, bļā, vecīt. Labi, dod, es aizsaušu ātri mājās. Man visi korči. Bet īstenībā man ļoti patīk šitās visas mājas, kas ir Jūrmalās, bet viņas jau viss ir tīri naudas atmazgāšanas procesīs. Bet tā ir. Tā ir. Ir jābūt dalbajobam, lai celt pa ļamiem māju kaut kādā Jūrmalā. Bet neviens jau to nesaprot. Nahujām tu dzīvo Jūrmalā, piemēram, tev pat jātiek uz Rīgu no rīta. Jebal, tu 2 dienas brauks. Te korķi tādi stāv, tu zini uz tiltēm. Jā, šitais čistā. Zini, tā kā zelta ķēde nopirkt investēt. Zini, čista gribi naļiku netīru atmazgāt. Ielikt īpašumā normāli. Kāds šī tādu nopirkt, kāds gold chain. Bet bazara nav, bet, nu, smuki jau ir apīzies. Nu ko, draugi, mēs jau tā kilometrāžu staigājam, izgājam caur visiem rajoniem. Cik ir nojas, kā domā? Ui, daudz. Skaita, mēs izkāpām ārā Bulduros, mēs tagad esam jau Majoros. Vai Kruši pie Jomčika esam. Majoros. Tagad Majoros esam, domājam, aiziesim kaut kur, kaut kādā iestādē, kaut kafiju mums paņemt. Jā, aiziesim kaut kur pasildīsimies, pēc tam vēl. Es domāju, aiziesim līdz Jomčika jūrai, tur ir smuki, tur tie fanāriki, visu kaut ko parādīsim. Aiziesim uz turņikiem, iesaldīsimies, papaķēgīvajamies. Jū, aiziesim. Tā man ir augsts vecis, kādas 10 vihadus uztaisīta. Nu ko, ābols sula mums arī jau, es domāju, es beigām laikam iet. Nu teikšu, to bija viens cindu līdz? Man viens. Pasties. Kāds es esmu labs draugs, man ir 2, nu, ķipa cindu pāris, es vienu iedodu. Sadalījām pa vienam, lai rokas pa laikam var salīt. Iesim, kuru pasalīties, kaut kafiju paņemt. Teikšu, godīgi bišķi kāņas salst. Es jau eju tā. Jomčiks ir mūsu laikam vieta, kur mēs visu vasaru esam pavadījuši. Jā, ne? vasarā mēs te labi kur lisili. Oi, žēl jūs tad ar mums nebijāt, vai bija? Mēs jau filmējām vlogus. Atceries, ka tās vārnas, bļeģ, zaganahu to ēdienu, jebal vienkārši. Gājām tomēr tajā Limpikā pasēdēt, paņēma kafiju. Tā ir, kroši, kad apīti kruķī var kafiju pa brīvu paņemt. Nu, es čista tā 5 eiro iemetu. Mēs neatbalstam aprātus, nekad neviens nespēlēja. Tas ir tāds sūds, bet tā, zini, kafiju pa 5 eiro un iemest vēl paspēlēt, nu, tas to vēl tā var darīt. Man Venuma sporta, no kurienes dabūju sporta. Venuma. Man vispār laikam sporta drēbes, ko 90% es visu no Markusas nopizdījis īstenībā. Jā, lai jūs saprast visu. Šodien mēs ienācām savu laimi izsasēt. Varbūt tomēr tas miljonus kādreiz izskatīs. Kādu tu paņēmi? Melnā? Es vienu cindu atstāšu, bļā, augstu. Atstās? Jā. Papaķēgim jums? Davai. Jau davai, pagnali. Op. Cik reizes? Davai, pat našu kaut vai. Davai. Un Markus izgriezīs vairāk pa 2, nepievilkos. Tāks, ko es varētu parādīt? Vihadu var jūs saisīt? Vihadu? Šā Markus jums nodemonstrēs. Pēc 0,7 ābolu sulas mēs jums tūlīt parādīsim. Op. Nu, vyjobujis. Op. Kā tu jūties Hūdijā ziemā? Hūdijā? Nu, kā jūs redzat, ārā ir mīnus kaut kādi 8 grādi. Hūdijā stāvam pie jūras, vēl smirdīgās. Iešūlējis ābolu sulu izpārzēju bijis. Pakažam, rokai augsti. Šā. Davai. Agrāk varēja vēl nostāvēt. Ai, всё jau. Pārdzēris vecis, jā. Man roka ir tik augsti. Jāģērbis ātrāk. Aģivайся, brata. Kurtka. Jebkādā kondīcijā, kādā mēs nebūtu. Jebkur. Bet vienmēr mēs atradīsim tās 20 minūtes, lai uz tieņu. Nu, paiet garām vispār uz brusjām? Jā, davai, uz brusikiem. Paiet garām vispār, draugi, no reāli. Op.
Tā jau ir slimība, vecīt. Ņem to cimdu. Markus slēdz miķos iekšā. Es jau patkučils. Nu, ko tu pateiksi? Tāks, draugi. Tātad nedaudz jūs pastaigājat ar mums. Mēs bijām domājuši kaut ko vairāk safilmēt, bet beigās bija tā, ka mēs vienkārši visu dzīvi norunājām, staigājām. Tā arī mēs īsti neko nenofilmējām. Tā arī neatnācām pie kopsaucēju. Jā, vienkārši iedzerām abolsu, tur parunājām bišķīt. Tā kā cikos mums rīt džims no rīta? Mēs tagad esam tādi ārā čilojam. Un nākošais kadrs, zini, tur jau džimo. Up. Ko mēs rītā taisam vispār? Nākošais kadrs es jau pamūžos ar pohām. Mums pēc šī kadra, pēc šīs dienas rītā ir karoša zāle. Nākamais kadrs mēs jau 10. Nezinu, es uztaisītu grudaku iepumpēt. Nē, īstenībā varētu, jā. Vai grudaku vai kā es jau grudaku neesmu taisījis vairākas dienas. Iepumpēsim grudaku. Tā kā jums laik, mēs gaidām vilcienu, mums jau viss ābols sūles sadzert, pie stūrstens sēdēt nevar. Ir augsts, es teikšu, Jūrmalā aizsvar pie jūras kaut -10 grādi. Pasties uz mani. Nu, normāli. Kāda ziema, vecīt? Es tā pavasarī staigāju. Gaidām vilcienu, kurš brauksim jau uz mājām. Un tu nākamais mums kadrs laikam jau no grudaka dienas. Daži kadri. Oi, bļā, jā. Nu ko, pulkstens ir 10:27. Mēs esam zālē. Teikšu, tās pašrītas nav tās labākās. Jau reku iepriekšējais kadrs bija, kur es nezinu, pulkstens 10. jau. Teicām, ka mēs šodien 10. jau zālē būsim. Nu, vakar visiem mēs agri mājās bijām, mēs 10. jau mājās bijām, man liekas. Ne? Nē, mums 10. vilciens bija. Un neko, paguļaļi vakar. Nu, bija tik augsts, ka vienkārši bija grūti filmēt. Pat nezināju. Bet reklama bija diezgan normāli. Markus tur vēl tagad mēs neskatījāmies sakarnienes materiālu, viņš vēl teica, ka viņš tur šļups pēdējos jau. Pēdējos kadros jau. Zini, es vēl nezinu, ko viņam pateikt. Tāds maksimāls besi šodien. Vakar tādi zarjažani. Sēž jau tagad tādi miruši. Nē, jāuztais grudaks, kā arī vakar teicām, bet es domāju, jāuztais tādu vieglu. Cik izturēsim, zini? Es vispār īstenībā to monstrīti izdartu mājās pulku. Arī tā gadās. Arī tādām dienām ir jābūt, protams, sportistu karjerā. Jep. Nedzeriet alkoholu, draugi. Svars pa dirsu aiziet, visu ūdens iziet ārā. Ko mēs taisīsim? Labi, iesildamies kaut ko, es nezinu. Veicīt, es līdz šeit tikko, es jau esmu, var teikt, iesildies. Ja es no gultas tādā stadijā blīskau. Davai 101. reize. Kā var pareizi rādām 1000 reizi, kā vidu atrast. Nu čuvak, nu prikiņ, ja? Tā, fokus un šop. Ar pirmo reizi. Tas jau levels. Man jau vēl no vakardienas, ka čaidēs. Iešu savu, bļeļ, lauz to plecu sildīt. Es domāju, ka bišķiņ nevajag dziļāk beņķi. Vajag stienīti, lai ķipa stienis, jā, bišķi augstāk. Mēs tur ko jau turņiko sakar vilkāmies, vai ne? Nu jā. Nu, bļa, mugura sāp. Es jau esmu trenirovka tur uztais jau. Šā pamēģināšu. Tā, skatāmies, kur tas stienis tev aizies. Nu ir. Tagad ir ideāli. Ideāli tieši, lai pleciņu sajust. Šodien strādāsim ar tukšu stieni. Spēka nav šodien. Šitais jau darba piegājiens. Jep. Davai. Cik mums jau te? 80 stoит, jā? Zini, tā bišķi pasmagi. Man zini, kas baigi, ot šit aizmurēs deltas atļuvājuts tagad. Es nesaprotu, kāpēc, vai es nepareizi sēžu, vai dēļ tā, ka viņas ir vājas, viņas kompensē, ķipa. Nu, man šis, es taisu, šodien es nejūtu grudaku, bet es jūtu aizmurē deltu. Jā. Ja tu jūtu viņas, es varbūt izstiepus. Un tad, kad tu nolaid stieni. Прием, первый, я второй.
Da kopumā man izdarīja valdeļ tā, ka man tas plecs visu dzīvi. Es cik jau zaņemājos, visur svari ir pie 2 soti, jā. Velkam sēžamies, runāju ar Antoku Korišu, kurš tur gadu zaņemājās mazāk. Я с груди 120 žmu, es esmu 121 dzīvē izpēdis. Jebal, nu tāds, dēļ plecē saku, es viņu pražamāju. Man besīt tas bija. Ko darīt, ka trauma? Atnāk nāku sērkoviciņš šajien, jā. Šitāds, spiež tik pats, cik es. Nu, dirsā, bet tev jau var neiet žims īstenībā. Es jau viņu netaisu. Mēs Es jau pat netaisim negribu. viņu. Es to savus 120 uz 4-5 Kā tas var būt? Tupies 2, velc nahu 2-4, ot es tur esmu moku. Ķēgu tu 200 celts, žims, bļa, 140. Nahu jām. Kā tāds tipa izmētājums var būt? Nu jā, bet Pat nav- agrāk mēs nav jau žimu kopēji. taisījām. Tas pats tagad mēs jau viņu netaisām. Čistā vienreiz mēnesī. Galičkai. Nu jā. Dāj, taisi. Nestāvēšu. Rabotēm. Dāj. Jup. Tu jau tur pumpē. Ёпта, бля. Dāj. Нахуй. Тяжело? Жестко. Pamodos mums bišķīt. Dāj, liekam sotku. Nu, mēs sotku taču Nē, es. Jā, šī dolbaņam. Gan jau tikšu galā pats. Op. Cerams, neatdirsīšos. Nu, neatdirsīs, es nemīlu, davai. Easy. Čūks pumpē. Simtnieks viņš labi iegāja īstenībā. Es domāju, 130 jāliek. Jep. Tā, zini. Lēnām, lēnu garu, bez steigas. Man jau roka trīc kā alkoholis ar šo traipodu, bļeļ. Kā mēs taisam uz leju? Es nezinu, vai uz priekšu, vai uz leju. Ой, бля, нихуя прожимается. Оп. Nē. Prium. Op. Bišķiņ vairāk jāliek. Vairāk? Nu, uzreizēm 60 varēs uztaisīt. Jep. Сейчас, tā. Op. Davai. Marčelo jau riktīgi naudas. Davai, прожимай. Blin, man vēl vieno šodien pie frizēras kā bombas izstāst kaut kā. Nodis. Sen nav taisīts, pasaka. Kas? Bloks vispār kopumā. Bloks, nē, kaut kā atslēdzām vispār. Vispār atslēdzām momentāli. Cik es esmu bāls. Bratā, ne te biļāk. Tu belīs esi. Tas, bļa. Es zinu no kā, figel, karoči, ka tā ir čūska. Ha? Ka tā ir čūska. A kas tad? Es domāju, prosta ķipa tie te. No, nē. Šitie ķipa kā metāli. Tev jau otrā zmijā. Kura bija trakāk tā vai tā? Nu, šitā. Šito vispār ir vieglākais seans vispār nejūtu. Nu kā, jūtu, bet ne tik sāpīgi. Razjoja dāga lamaluja. Nezinu, tā vai. Auga rūžiņa. Papa, tojas, bļa. Macains. Kā bumzis. Na zoloti, nahuj. Viņš jau tā riktīgi te izdzērbies. Sēci peksi. Bļa, nu pīzdās šitam grudakam. Pīzdēs? Pīzdēs. Jūtās vaigi. Nevaru grudaku pat saspringzināt. Tā, klasisks gadījums mums Pagaid, ko zālē. mēs Ejam, kaut ko otro domājam. vispār taisam? Kas? Otro muskuļu Davai grupu. vienkārši grudaku iepumpēm šodien. Jā, ko darīt? Bez tiem. Man besis visu. Muš. Nu, besis jau nav, bet vienkārši viss jau ir tik pārtaisīts. Nu, brūsis Gribas būs kaut dead. ko interesantu. Es pat nezinu, ko. Papumpēties. Redzēju prikolu, ka šies nestrādā. Jā. Vai strādā šokā biju? Man toreiz vēl
Mēs ar klientu sēžam, un klients taisa atnāk ar tūri, jau saka, kur treneži ir salauzējis, un mēs nesaprātām, viņš salauz. Es domāju, kādu mēnesi gan jau tieši salauz. Re, kur pasties? Kaut kas tur izgāja ārā. Īstās vispār sataisīts. Jā, gan jau kaut pusgadu stāvēs. Jā, noteikti. Paši sataisīsim. Ai, bļaļ, nu kur tu tev, bļaļ, pa kameru man jaunais cilvēks. Atvēlcam pasēdēt. Jā. Они враги. Ты теперь химик, и вокруг все дрищи. Čušpan, bļaļ. Ko mēs darām? Tagad mēs sēžam čilojam. Jā, labi par dzīvi parunāsim tā, draugi. 85 vidus. Vec, ka es pat nesprūdzu, man kaut kādas ēnas riku caurī. Nav, bļaļ, šitie jebal pa kā. Šitā gaisma, es tur ir. Давай то сразу 250. Бля. Может, то сразу качество būs. Качество. HD quality. Liekas, ka tas grudukšā pārplīsīs. Брат, ты у меня просто секс. Тигр. Давай, пошел. Jep. O, pareizā īstenībā vispār ideālākā tehnika grudukam. Bišķiņu uz priekšu un aiziet. Jep. Давай. Ах ты ж, блядь, схалтурил. Es tik stīvs esmu, man tāds bests čoks. Šādā gļaņim Tur no redzi, formu. kā treni viens otru hujārī. Ko, draugi? Treniņu mēs pabeidzām. Pat nezinu, ko jums teikt. Nu, es pat teiktu, labi jau, ka mēs šodien atbraucām laikam. Jā. Bet labs treniņš īstenībā. Ja runāt par pampu, labi, Jā, daudz pampu mēs normāli neizdarījām. dabūjām. Divs vinkinājums. Visciet. Bet tā jau arī normāli. Mēs skatāmies, mums daudz kolēģiem laikam smags rīts ir. Šodien jā, visi kaut kādi beigti. Jā, vakar piekdien. Es jau sen esmu pazaudējis. Es domāju, nosēdās. Es domāju, viņš sēžas nostāv. Miķīt sēžas ārā. Jā, nu redz tev arī viņš tipu pasties. Kaut ko viņš nezina. Ceru, jums patika vlogs. Es domāju, noteikti jums jau patīk, ka ir kaut kāda sula. Jā. Kam to džimu vajag? Visiem vajag kaut kādu kontentu. Oi, jābrauc mājās, atpūsties, pāriest kaut ko vajag. Es pat brokas neesmu draugēdis. Tā kā jā, kur Instagrami. Jā, bija beigti baluži. Redziet, draugi, mēs jau jums rādam, kāda mēs esam. Mēs ne fejkojam neko. Reiku, jā, vakar iedzēram, šodien hujovu turpinam, un jūs arī redzat. Loģiski mēs varam tagad izlikties tur, tur Sportsmeni zini. sportisti, bet, nu, visi mēs esam vienādi, ka visi atpūšās, visi iedzerīgi pa laikam, tā kā Piesakojam. mēs esam īsti. Instagramam arī tur visu laiku jaunāki jaunumi par vlogiem, par visu notiek. Labdien! Miau! No kāda grupējuma jūs būtu? Kā sauc jūs grupējumu? OPG. Čušpan, bļa. Labi ideja mums tur bija ziemā. Bļit, ko divatā aizbraukt uz ribalku. Ko manī tas urbis, lai taisītu dirkas? Es domāju, tur pirms mēs to caurumu uztaisītu un ieblīt, ko tu mēs jau hlamā tur vārtītos. Pasakiet, lūdzu, kāds jums būs? Labdien, vai Margvī? Jā, Mar. No Margvī, Mar runā. Gvī jautā. Kā jums pašsajūtas pēc vakardienas? Pašsajūtas ir lielisks, jūtos uz visiem 100%, vispār ideāli. A, kāpēc jums spīdīgs acis? Kods beļaks. Reāli hujoti, ko es paliku karsts. Bļa, tu kā pateici, man pat hujovu, es pat balss pasties kamerā paliku. Jo, bēni. Vēl, tā ir, ja Markusam hujovu, tā arī man ir hujovu. Es tagad mēģinu iedomāties, ka man ķipar slikti, lai abiem būtu. Margvijā, ko jūs no rīta brokstājāt? Dažu bekonu šķēlītas oliņas un tosteru maizīti. Tosteru maizīti. Es vispār neēdis. Es kā to enerģētiku izdaru, man sūdīgi palika. Ai, labi jādara. Margi, jums aug ļoti liela spalva no roģiem. Es te krūmu audzēju. Kā draža būs? Drīz jau būs. Es domāju, pavasarī jāņem nost ražu.
Labi, draugi. Ceru patīk jums video. Piesakojiet kanālu. Uzspiežam laiku. Atstājiet komentāru, kā vienmēr. Man personīgi patīk, kad atstāja idejas logiem. Jo tad mēs redzam, ko jūs gribat arī redzēt. Mēs to vienkārši ieliekam iepriekšējā video, jo kāds bija uzrakstījis to obulu sulu mežā, kur arī jūs filmējāt. Ziedojām savu veselību tam logam. Tā kā visiem buču draugi. Все. Mēs mocīsimies jau.